Labdien, Auni! Klāt jūlijas un jāpaskatās, ko taro kārtas vēsta par Auna zīmi un jūliju. Auni būs pilnībā iesaistīta apkārtējo cilvēku darīšanās. Šis ir mēnesis, kad jūs esat visiem vajadzīgs. Jūs varētu būt grūtības palikt vienam pašam un izrauties un atrast laiku individuālām nodarbībām, jo, lai ko jūs darītu, visur jums blakus ir cilvēki, kādam ir interesanti būt kopā ar jums, lai ko jūs darītu, apkārtējiem jūs ir tik nepieciešams kā nekad, un līdz ar to izbaudiet, šis ir tāds mēnesis, kad apkārtēji tā kā balstās uz jūsu enerģiju, un jūs esat viens no viņiem, vajadzīga sastāvdaļa. Citi mēneši droši, ka tāda nebūs, bet šajā mēnesī, jums nāksies iesaistīties, un individuālistam Aunam, tas varētu būt sarežģīti, bet tagad jūs to zinat, ja? Sadaliet to laiku starp sevi un apkārtējiem. Darbs. Darbā viss saplānots, viss iet raiti, secīgi, bagātīgi, piepildoši. Tātad dažam labam Aunam šis ir mēnesis, kas kaut ko noslēdz. Ja jums ir kādi noslēguma procesi darbā, tas pilnīgi noslēdzās ar ļoti lielu skaistu uzviju, ar iespēju sākt kaut ko atkal jaunus procesus, bet pagaidām izbaudiet tieši šo noslēguma etapu. Tāpat daudziem Auniem šis var būt diezgan liels paplašinājums darbā, ja, tad piesaistīt ārzemes, varbūt ne ārzemes, plašāku, lielāku mērogu, paplašināt robežas, paplašināt tīklu, paplašināt piedāvājumu, paplašināt jebko, ko jūs savā darba dzīvē realizējat. Jā, tādā mēroga un nozīmības iegūšana darbā. Ja kādam ir plāni, tad plānojiet viņus tādus lielus, plašus, sulīgus, ja jums jāliek plāns, teiksim, nākamajam mēnesim, vai nākamajam gadam, vai pusgadam, vai kaut kas jāveido darbā, tātad, to neskopojieties. Privātā dzīve. Privātā dzīve arī, tik daudz pienākumu, tik daudz notikumu, tik daudz vajadzību, tas atkal saistās ar apkārtējiem cilvēkiem, bet šeit privātajā dzīvē gan jums tagad ir jāsaprot, ka jūs nevarat aizpildīt visas nišas un darīt citiem cilvēkiem to, ko viņiem vajag. Jums jāatceras, ka jūs esat pats, jo šeit, jo tuvāks ir cilvēks, jo lielāka ir jūsu dedzība viņam palīdzēt, iesaistīties un tā kā faktiski izdarīt viņa vietā visas lietas, kas draud ar jūsu fizisku milzīgu noslogojumu, ar bezspēku, ja, un šī jau ir, tāda neganta lieta. To neļaujiet. Tātad katram ir savu pienākumu, katram ir savas darāmās lietas. Ļaujiet partnerim darīt savas lietas un pats dariet savas lietas. Tā kā šī kārtas noteikti saka, ka jūs šajā mēnesī būsiet pārāk iekarsuši uz attiecību regulēšanu un virzīšanu un darbināšanu. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē attiecības, šis mēnesis ir varbūt noslogots dažādos veidos. Viens veids ir tāds, ka jūs esat noslogots visur citur un nevarat nekādi piesaistīties kādai romantiskai nodarbei, bet kādam vēl šis var norādīt uz to, ka jūs esat iesaistījies kādā sociālā tīklā, kur meklē otru pusīti, un to partneru ir tik daudz, ka vienkārši nevar atšķirot, ja? Ka viņi ir tur tā kā kaudzēm, un jūs nesaprotat, ko var izvēlēties. Ļoti daudz, bet tas nenorāda uz to, ka jūs izvēlaties kaut ko vienu. Ja? Tā ir drīzāk tas process, tās grūtības, kad viņi tur tagad ir jāmēģina saprast, kurš nav mans un kurš ir mans. Padoms. Padoms, lai ko jūs darītu, lai ar ko jūs nodarbotos, vai tas būtu jūsu hobijs, vai tas būtu jūsu darbs, esiet ļoti rūpīgi un izbaudiet sīkumus, procesus, nianses, katru lociņu, katru mirkli izmantojiet kā kaut kādu radošu procesu. Tāds lūdzu interesants mēnesis, mīļie Auni, lai jums izdodas to
pavērst sev vislabākajā veidā un uz tikšanās.